Sveicināti! Kopā ar jums Masterfoto, un šodien mēs apmeklēsim izstādi Berlīnā, kura saucas IFA. Tā izstāde notiek jau 100 gadus, un, protams, tā pārsvarā ir atvēlēta vairāk tā kā parastai elektronikai, mājas elektronikai. Es teiktu, ka tas ir kaut kāda virtuves un vannas istabas izstāde, bet tomēr te ir daudz arī citas elektronikas, gan sakari, gan mobilie telefoni, gan droni. Un kas attiecas uz mums, uz satura veidotājiem, es jums pastāstīšu par dažām interesantām lietiņām, par dažiem ražotājiem, kas ir mūsu sortimenta un piedāvājumā, par dažām inovācijām. Tātad aiziet, skaties tālāk un daudz ko interesantu uzzināsim. Hewlett Packard stenda mēs redzam, ka viņiem ir jauns tāds fotobūdiņš, ļoti kompakts uz momentāliem attēliem, jeb Instax, kas sevi ietver gan planšētē ar kameru, un ar vienu pieskarienu var izvēlēties gan kaut kādu rāmi, kuru pielietot pie attēla, gan fonus mainīt, kaut kādus apgaismojumus, zipspuldzes iestatījumus uzreiz, un ar vienu pogas nospiešanu pēc mirkļa ārā nāk kadrs krāsains, izdrukāts, būtiski minūte, pusotra laikā. Te mēs varam redzēt uz galda, kā viņš izskatās savā stāvošā veidā. Tātad neresna kā, kaut kāds monitors vai televizors, un pielieto šāda veida kartiņas. Tātad pat ir kaut kādas paciņas, kur to ielikt. Tātad, tāds jauks izstrādājums. Tāpat arī pie Hewlett Packard stenda mēs varam redzēt daudz viņu mazus printeriņšus. Tā kā rekur, cik viņš ir kompakts un maz, var teikt, ka kāds karšu maksājuma termināls darbojas no mobiliem telefoniem, dažas krāsas, un tur var nākt visādas bildes, pārsvarā portrētiņiem, cik daudz te portrētiņu ar dažiem efektiem, tā kā cilvēki nāk, pieskarās pie telefonā, un pēc momenta nāk tā bilde. Bildes nāk ruloniņā, jeb tas nav atsevišķi kartiņas, bet iekšā ir ielādēts ruloniņš šajā mazajā printerī, un dažāda krāsā, dažāda veida tie printerieši var izdrukāt tādas bildes. Godīgi teikt, tā bildes kvalitāte varbūt nav tik brīnumaini labā kā Instax kameram no Fujifilm, bet portatīva ierīce visdrīzāk ar diezgan lētām kartiņām, jo tas rullis satur diezgan daudz filmiņas. Skatieties aprakstā, visdrīzāk mēs jau piemeklējam un parādījām par tiem printeriem. Mums jau sen ir zināms Peak Design ar savām kvalitatīvām ceļojuma un fotosomām. Viņam ir gan lielie eksemplāri, gan mazie kompaktie moduļu sistēmas, kur var ielikt dažādus insertus, tā saucamus, jeb somas priekšaprikojumā, kas slēpjas lielai somai iekšā. Un te izstādē viņi rada jaunu sēriju ar travel somu, ar divām fotosomām un mazas kompaktas jostu somas, kas ir Ocean sērijas, jeb materiāls ir izgatavots Amerikā no pārstrādātam zvejnieku tikliem. Jeb tas ir pilnīgi recyclēts 100% materiāls, kur viņi ņem vecus zvejnieku tiklus un pārstrādā to uz šāda brūnā veida izskata materiālu. Tātad seko zaļai domāšanai, veido ilglaicīgu materiālu, un, protams, viņu kvalitāte vienmēr paliek tāda pati labā. Varbūt nopietniem fotografiem tomēr tumši melns vai tumši zils vai klasisks pelēks somu krāsu variants būs patīkamāk, bet tomēr varam priecāties, ka ražotājs seko zaļai joslai. Mūsu piedāvājumā weblapas katalogu jau ilgu laiku pastāv digitālu rāmju ražotājs Frameo. Un te izstādi viņi rāda tieši produktus, kas ir pieejami un labi parastiem mājas lietotājiem. Tas ir digitālie rāmi, jeb digitāli fotoalbumi, uz kuriem var nosūtīt bildi no mobila telefona. Jeb varat izvēlēties kādu bildi no sava telefona, nospiest podziņu
share, izvēlēties programmiņu, izvēlēties to rāmīti un caur internetu bilde aizies uz rāmī. Pietiekami daudz fotorāmju varianti ir parādīti izstādē, jo tātad tie rāmī ne tikai no kartiņas var atskaņot bildi, bet galvenokārt, kā katrs tas rāmis var pieņemt bildi, kuru jūs nosūtāt no sava mobila telefona. Skatieties komentāros, Frameo daudz jaukie rāmīši jūsu vecākiem un varbūt korporatīvajā telpā arī uzstādīt tādu rāmi, lai padalīties ar kolēģiem ar svaigām bildēm. Varbūt šis ražotājs netiecas tieši uz foto un video, bet mēs, kā fotografi, paši veikala lietojam šādas lietiņas un arī piedāvājam fotografiem. Tas ir portatīvie tādi ventilatori, jaudīgie ventilatori uz akumulatorā. Pirmkārt, priekš fotografijas tos var lietot ar uzgaļiem, kuri maināmi un viegli pieskrūvējami, lai dabūtu stipru tādu jaudīgu gaisa plūsmu, piemēram, sensora noterīšanai, vai lai nopūst no objektīva lecas visus putekļus un pēc tam jau tīrīt pašu stikliņu ar tīramajiem līdzekļiem. Un ne tikai var fototehnikas tīrīšanai, bet arī ikdiena, piemēram, uzkarinātu uguni vai kaut kādu grīlu izveidot ar tādu gaisa pūsli. Protams, notīrīt datoru un klaviatūru. Citiem vārdiem šādi universālie gaismas putēji no paša mazākā kica ražotāja līdz te viņa rada vienu jaunu modeli ļoti lielu un neticami jaudīgu, kuram var arī putekļu sūcēja uzgali pieskrūvēt. Tie kica portatīvie akumulatora ventilatori ir diezgan universāli ierīce. Varat skatīties saiti aprakstā. Jau kādu gadu vai vairāk mūsu piedāvājumā pastāv The Moment fotosomas. Diezgan stilīgas somas. Jūs varat redzēt, ka ir daudz krāsas, daudz formāti. Un tas somas gan ir ar maināmiem tam pašiem insertiem, tā saucamiem ieliktņiem, gan saniska tāda formātā. Un The Moment viņam ir arī meitas brands, saucamais The Long Weekend. Šis ir viņu kolaborācijas brands ar vienu zināmu fotografu, kur viņi taisa šādas somas tā kā priekš viņa un arī tirgo. Gan arī stilīgā mugursomā ar daudz ielikņiem, tāpat zem The Long Weekend zīmola, principā diezgan stilīgas. The Moment somas ir ļoti funkcionālas. Viņu jaunā 2 litru šāda soma ir aprīkota ar ļoti daudz kabātiņām, priekšā pa vidu aizmugurē ar ielikņiem, ar tiem speciāliem uzcietiem materiāliem iekšā, lai saglabātu jūsu tehniku. Tāpat arī savā standā viņi rāda Long Weekend analogas fotokameras. Mums jau ir zināmas Kodak, Agfa, daudz citas fotokameras un nesen runājām, varat paskatīties video par dārgu Pentax filmiņu kameru, bet The Long Weekend ir dabūjuši savu atzinību ar jaukām, stilīgām filmiņu kamerām, kas arī ir mūsu katalogā, tāpēc varat pameklēt, paskatīties gan komentāros, gan mūsu katalogā The Moment un Long Weekend fotokameras, filtri un stilīgas somas. Tepat The Moment ražotājs piedāvā arī filtrus priekš parastiem objektīviem un daudz risinājumi priekš mobiliem telefoniem. Piemēram, te mēs varam redzēt speciāls stiprinājums, kas nāk priekš iPhone, pie kura var pielikt gan standarta filtra turētāju, gan viņu pašu filtrus. Un mēs varam redzēt, cik daudz viņam kaut kādi filtru varianti. Ir gan anamorfi, gan plata lence filtri, gan neitrālie filtri. Citiem vārdiem, The Moment piedāvā daudz mobilus risinājumus. Tāpat, kā piemēram Smolriga ir arī mobilo telefonu filtru turētāji, bet ne tik daudz filtru kā The Moment ražotājiem. Atkal saite uz filtriem un turētājiem video aprakstā. Tagad mēs esam pie Maona stenda. Tas ir viens no diezgan lētiem, bet tajā pašā laikā zināmiem
studio mikrofonu ražotājiem. Viņiem ir gan mazie eksemplāri, gan lielie podcastu mikrofoni, un tagad viņi saka ražot arī priekšpastiprinātājus priekš datoriem dažāda konsoļu veidā, kā arī jingle un multikanālu palaišanas ierīces. Ar ko ir īpaši tāds ražotājs? Pirmkārt, viņi ņem diezgan plašu mikrofonu sortimentu. Viņiem ir ar USB savienojumi diezgan vienkāršie mikrofoni, kuri reizes 3-4 lētāk nekā, piemēram, Rode tādi paši mikrofoni. Ir pat ar iebūvētājiem pop filtriem, jeb ar tādu skaņas aizsardzību mikrofoni, kuru pietiek pieslēgt ar vienu vadiņu pie USB, pie datora vai telefona un sākt rakstīt skaņu. Tāpat viņam ir diezgan interesanti podcastu risinājumi, kuri visi ir vienlaika aprīkoti ar USB savienojumiem un tā paša laika nopietni XLR savienojumi, lai nodot skaņu vai uz kaut kādu datoru vai mobilo telefonu, planšeti vai iOS pa Type-C USB vai caur XLR savienojumu uz nopietnu priekšpastiprinātāju. Un mēs varam redzēt, viņiem ir arī tādas kontroles konsoles, kā piemēram Rode, mēs zinām, ir Rodecaster, bet diezgan dārgas un nopietnas ierīces. Te mums ir daudz vienkāršāk ierīces, kas darbojas ar mobiliem, ar telefoniem, var kontrolēt dažus kanālus, pieslēgumu no mobila telefona, laist kaut kādus džinglus, skaņas korekciju, līdz pat šādiem nopietniem aparātiem, kur mums ir vairāku kanālu skaņas regulācija, daudz efekti, var teikt, jau tāda podcastu studijā. Un tāpat arī pie tās konsoles var pieslēgt pāris nopietnas ierīces caur XLR vai pievienot pa Bluetooth vēl kaut kādus mobilus telefonus. Mums Maono mikrofoni jau kādu laiku ir piedāvājuma, pat ir veikala uz vietas. Protams, atdošu priekšroku Rode oriģinālajiem mikrofoniem, gan ar XLR, gan ar USB pieslēgumu, bet ne katram vajag Rode tādu lielisku kvalitāti par Rode augstu cenu, tāpēc ir arī šādi ražotāji kā Maono, lai katrai gaumei būtu savs mikrofons, sava podcastu studija. Tiltā ir zināms foto un video, vairāk video un kino aksesuāru, dzelžu, visādu rokturu un turētāju ietvaru ražotājs. Te consumer izstādē viņi rāda, kā var upgradeot savu mobilu telefonu ar šādiem metāliem ietvariem, kur mums ir gan rokturis, gan filtra turētājs, un aizmugurē var piestiprināt powerbanku. Tad, piemēram, tāds viņam magnetic induction powerbank un karbona statīvs. Sanāk, ka ar viņu ietvaru var uzlikt virsū telefonam daudz uzlabojumus, ja pārvērst telefonu par tādu nopietnu video rakstošu stāciju. Tāpat, piemēram, es tagad lietoju Pocket 3 no DJI ražotāja. Viņiem ir priekš Pocket 3 dažādi papildus risinājumi. Pirmkārt, tas ir elektroniskie piesūcekļi, kuri elektroniski kontrolē spiedienu un turas pie virsmas. Tātad šis ir vienkārši jaudīgs turētājs ar rokturi, un otrs ir vertikālas šupošanas novēršanas, jeb ZX trešas aksis kompensators. Piemēram, uzstādot uz mašīnas, mašīna brauciena laika turēs kameru viena plāksne, un pati kamera jau tad stabilizēs šupošanu. Un te konsultantam rokas ir rokām turams tāds pats turētājs, kas kompensē vertikālu šupošanu, piemēram, skriešanas brīdi vai pastaigu brīdi, lai kamera pilnīgi lidotu kā drons. Tad pats cilvēks un tā roka šupojas, bet kamera turpina līdzienu kustību. Tāpat mēs redzam jau uzlabotu variantu, kur pie telefona pievienoti divi rokturi, un tad var kā nopietns filmētājs stabili turēt smartfonu, pie tam saglabājot kaut kādu tā saucamo naturālu šeiku, jo telefons būs jums rokas stabili, bet viņu var joprojām
kustēt. Un vēl nopietnāks risinājums mums ir te kopā ar bezvādu fokusu, līdzeni un vienmierīgi noteikti fokusu ir tāds bumbas veidas turētājs. Apakšā viņiem pievienots sadalītājs, kas sadala gan USB Type-C, gan HDMI izēju. Atkal stāv magnetiskais powerbank, ir filtra turētājs. Tātad šajā komplektācijā, protams, arī gaismiņā, šajā komplektācijā telefons ir mazākais, kas te ir pievienots. Un praktiski mēs dabūjam nopietnu videokameru telefona vietā, pateicoties tiem jaudīgiem papildus aksesuāriem. Paši tilta aksesuāri mums jau sen ir katalogā. Protams, var teikt, ka tilta komponentes, tie visi rāmīši, stiprinājumi, rūkturi parasti cena ziņā ir bišķi dārgāki nekā, piemēram, Smolrīga. Bet viņu mobilo telefonu aksesuāri, nevar teikt, ka tas ir kaut kāds jaunums, tomēr ir diezgan interesantas tādas lietiņas. Pieliekamie filtri, mobilie bezvadu barošanas bloki, lampiņās, rūkturi ar papildus kontroli. Skatieties komentārus, būs saite uz tilta Chronos mobilu telefonu aksesuāriem. Un, protams, var jau teikt, ka ne tikai kameras mūsdienas filmē kvalitatīvi video, bet tieši telefoni. Un kāpēc tad neaprīkot telefonu ar jaudīgiem aksesuāriem, kuri uzlabos jūsu video kvalitāti? Insta360 parādīja savu jaunu Go3 kameriņu. Tomēr tā kameriņa nebija tik pieprasīta, bet viņu jaunā X4 kamera, kas nāk vietā X3 kamerai, gan ir jauks eksemplārs. Te mums kamerai ir 72 megapikseli kopā 2 sensori, 8K video rakstīšana, kaudze aksesuāru, lieliska stabilizācija, jo kamera redz visus 360 grādus un ar to var stabilizēt. Iespēja no kadra, no 360 vai savā jau tā kā parasta kadra izgriezt selfie stiku, lai kociņš nebūtu redzams kadram. Un tās kameras ir joprojām ļoti pieprasītas, var izmantot kā vienkārši action kameru, gan kā tieši 360 kameru, kad pēc tam, pēc filmēšanas, var izvēlēties, no kuras puses paņemt video, no kura pusē rotēt video. Kā viens no pielietojumiem, to 360 kameru stiprina uz gara kata pie motocikla, un tad var dabūt skatu pēc tam gan uz sevis no aizmugures, gan visu platlenci, gan paņemt, piemēram, uz aizmuguri, kas tev seko līdzi. Citiem vārdiem, kamera, kas ir piestiprināta ar tik garu katu, ļauj pēc montāžas pilnīgi grozīt uz visām pusēm. Gan arī to visu šupošanu novērš kameras izcila stabilizācija. Ar šo kameru praktiski kā lido, kā drons aiz motobraucēja. Protams, tepat mēs varam redzēt arī Go3 mazo kameriņu, kurā ļoti kompakta pēc saviem izmēriem. Un tā nāk arī tāds magnetiskais čeholiņš, kuru var ielikt kameriņu, un tad mums ir gan klipsis, gan iespēja daudz kur piestiprināt, bet pārsvarā kamerā visur, kur stiprinās ar magnetiņiem. Bet principā viņai, tai kameriņai, ir arī lielāks korpus ar atlokamo ekrāniņu, kura iekšā mēs varam ieklikšķināt kameru, un tad mums būs praktiski GoPro izmērā tādā kameriņā. Ļoti jauks risinājums, domājot par to, ka mums vienlaika var būt gan ļoti kompakta, viegla, gan advancēta kamera ar atlokamo ekrāniņu un ar lielāku bateriju. Bet, tomēr Insta360 popularitāte atroda tieši savā 360 grādu segmentā. Kādu pusgadu, varbūt gadu atpakaļ, Insta bija palaidījusi šādu Ace Pro kameras modeli, arī ar atlokamo ekrāniņu. Tātad ne tikai 2 ekrāniņi, viens priekšā, viens aizmugurē, bet arī lielais ekrāns ir atlokams. Priekšrocība tāda, ka Ace Pro ir aprīkota ar ļoti lielu sensoru un ar Leicas optiku. Ar šo ražotājs garantē lielisku video kvalitāti, tīpaši tumsā, kad nepietiek apgaismojuma.
Tāpat arī Insta360 jau kādu laiku mēģina konkurēt video telefonu stabilizatoru jomā. Un viņiem ir Flow Pro telefonu stabilizators, kurš it kā ir aprīkots ar kaut kādiem AI tehnoloģiem. Mēs zinām, ka ne pats stabilizators ir ar tām tehnoloģiem, tomēr programmatūra, kura stāv telefonā, paša programmatūra nosaka visu to trekošanu, sekošanu, jeb intelektuālas tehnoloģijas. Ja tas stabilizators ir neparasts, interesants, viņam arī ir iebūvēts pagarinājums, jeb tāds selfie sticks savā korpusā, nāk kopā ar tripod statīviņu, lai to uzstādītu, balta vai pelēkā krāsā, ar magnetiskiem tādiem stiprinājumiem telefonam. Tomēr atkal popularitāte pārņēma un stabili tur DJI telefonu stabilizatori un, teiksim, otrajā vietā ir Zhiyun, tāpēc 360 Flow Pro stabilizatori ir zināmie, ir advancēti, bet tomēr netik populāri kā DJI telefonu stabilizatoriem. Un te mēs tiekam līdz pašiem DJI, kur ir tikko minētie DJI Osmo Mobile stabilizatori, kuri tāpat ir ar pagarinātāju pelēkā vai tumšpelēkā vai gaišpelēkā krāsā, pietiekami saliekami. Un tie stabilizatori ir atzīti ar to, ka diezgan viegli un vienkārši uzstādīt, sakonfigurēt, sapērot ar mobilu telefonu. Tāpat arī ir aprīkoti ar mobiliem telefonu turētājiem. Un tā kā es filmēju ar Pocket 3, te viņiem ir arī Pocket 3 kameras, kuras komplektā ar Pocket kombo komplektācija nāk uzreiz ar tādu pašu piespraužamu mikrofoniņu, kas pa bezvādu savienojas ar stabilizatora kameru, ar papildus bateriju bloku, kurš ir nepieciešams vairākas stundas filmēt. Un mēs zinām, ka paši DJI Mic otras versijas mikrofoni ir izcilas kvalitātes piespraužami mikrofoniņi ar iekšēju rakstīšanu, ar jaudīgu savienojumu. Nāk uzreiz dubultā kastē, kur uzreiz var lādēt visas ierīces. DJI priekš mobiliem piedāvā gan stabilizatorus, gan mikrofonus, ko var savienot ar mobiliem telefoniem, gan principā, ja bez mobilē filmēt, tas ir Pocket 3 mazās kameriņas. Protams, nopietnākiem video risinājumiem DJI piedāvā gan daudz visādus bezvādu pārraidīšanas wireless tehnoloģijas, lai video signālu nodot uz vairākiem metriem kaut kur uz tālāko ekrānu, no krāna vai no kameras uz pults vai straumēšanai, bezvādu fokusa risinājumiem. Un mums veikala jau visu laiku ir tagad 4. pauze viņu Ronin stabilizatoriem, kuriem varu pielikt gan mazu, gan lielu kameru. Tāpat arī viņi te rāda attālinātu kontroli, kad gan pašu stabilizatoru, gan kameru var kontrolēt no tāda direktora pults. Tātad operators var skriet ar pašu stabilizatoru, bet direktors to visu kontrolēt. Daudz bezvadu monitori, bezvadu pārraidīšanas tehnoloģijas, plus tie visi tālvadības fokusi. Līdz pat Ronin 4D jaudīgam risinājumam, kas sevi apvieno gan diezgan kvalitatīvu kameru, kas spēj rakstīt RAW formātu uz iekšā SSD disku, jo DJI bija pirmie, kuri vienojas ar RED ražotāju par patentu, ka viņam atļauja rakstīt iekšī kompresētu RAW, nezaudējot kvalitāti, bet ietaupot atmiņu. Un vienlaicīgi gan 4 stabilizators, gan kamera vienai ierīcei. Protams, daudz droni, ka te ir Inspire 3 drons ar milzīgu pulti. Tepat DJI stenda kopā ar daudz citiem droniem mēs varam jau redzēt jaunu Neo modeli. Tas ir ļoti kompakts, ļoti viegls droniņš, tikai 139 grami, cik es atceros, viņam ir svārs. Ar mainamu bateriju, ar infrasarkaniem sensoriem apakšā, lai viņš justu, kādā attālumā viņš turas, un viņš var piezemēties uz plaksnes, tāpēc tā kā var pacelt no rokas un dabūt atpakaļ uz roku, lai viņš jūt, cik augšā, cik tālu ir jūsu roka. Un
Propeleri ir uzreiz aizsargāti, aizsardzība ir iebūvēta viņu rāmī. Bija jau analīzes, cik kompakta iekšā stāv elektronika tādam mazam droniņam. Pie tam viņš spēja filmēt pietiekami kvalitatīvi 4K video. Jā, šis droniņš ir diezgan vienkāršs pēc saviem iestatījumiem. Var vadīt no mobila vai no puls, ar jebkuru pulti, kas nāk citiem droniem. Tātad šāds droniņš lidojams gan iekštelpā, gan ārā. Viņam nav redzami nekādi papildus sensori, kas var palīdzēt izvairīties no šķērsliem, izņemot, ka viņš pats ar savu kameru spēj ieraudzīt, kad priekš ir kaut kādi šķērsli un izvairīties no tiem. Bet, protams, viņu populārākais drona modelis, tas ir Mini 4 Pro, kas arī demo stāv pie mums veikalā, lai to pataustīt, paskatīties, paņemt rokas, iedarbināt pulti un paspēlēties ar pults interfeisu. Šis droniņš tiešām ir izcils, jau aprīkots ar daudz sensoriem, kas palīdz viņam tieši neielidot krūmos vai kaut kādā kokā. Pietiekami advancēt droniņš par ļoti pieņemamu cenu. Tad var teikt, ka viens no populārākajiem droniem visā DJI vēsturē. Nu, un kam patīk asas sajūtas, tas ir DJI Avata jau otra versija. Viņu sacīkšu sporta FPV drons, jeb jūs skatieties uz to, kas notiek nevis caur pulsa ekrānu, bet caur virtuālas realitātes brillēm. Un varat vadīt dronu skatoties no pirmām acīm, gan ar viņu standarta tādu mazu džostiku, kuram ir hieroskopiskie sensori, lai viņu vadītu vienkārši ar rokas mavienu, gan ar FPV pulti, kuru var piepirkt samērā nedārgi atsevišķi pie tā drona, lai vadītu viņu standarta klasiskajā veidā ar džostikiem. DJI piedāvā daudz dronus, te viņam ir arī milzīgie modeļi kā Matrix un kā Agro drons ar savu nereāli lielu izmēru. Viņi parāda docking stationu, tas ir drons, kas var paslēpties savā kastē, izlidot jebkura nepieciešama brīdī, piemēram, kaut kāda rūpnieciska objekta izsekošanai vai kaut kāda nelaimes gadījumā, lai apskatītu kaut kādu teritoriju. Un neskatoties uz to, ka izstādē ir daudz citi dronu ražotāji, tomēr atdosim priekšroku DJI ražotājiem viņu advancētu tehnoloģiju dēļ. Mums vienkārši patīk viņu dronu un video citi izstrādājumi. Kodak stenda mēs varam redzēt ne tikai viņu zināmās filmiņu kameras, gan pilnam kadram, gan nepilnam kadram, bet arī daudz jaunus risinājumus portatīvai bildēšanai un uzreiz drūkai. Un te ir tādi jauki printeri, fotoaparāti, kur viņam viena gala ir maza fotokameriņa un iekšā ir printeris, kas var izdrukāt šādas melnbaltas uzlimes uzreiz no uzņemta kadra. Ir arī jau kā kameras izskatās tādi portatīvie printeri, tad arī mazā kameriņā, ar kuru var kaut ko nobildēt, un ārā iznāk jau krāsaina bilde. Līdz pat diezgan palielam tādam eksemplāram Kodak krāsa, kur aizmugurē ir mazais ekrāniņš, var kaut ko nobildēt ar šo te iebūvētu, 3 megapikseļu kameriņu, apstiprināt izdruku un pēc pāris minūtēm tev nāk ārā jau diezgan tāda nopietna izmēra liela krāsainā kartiņā. Visi printeri drūka no ruļiem, tātad atkal diezgan liels kadru daudzums. Ir tādi paši fotoaparāti bez objektīva, tas nozīmē, ka tie darbojas tikai no Bluetooth. Un, piemēram, lielākam kadram printeris, kas izskatās tāpat kā fotoaparāts, tikai bez objektīva, ir manāms apaļais rullis iekšā, un tad var nākt ārā šādas krāsainas bildes no jūsu mobila telefona. Vai, piemēram, tāda bildete. Ar šo Kodak arī mēģina atdzīvināt
uzreiz momentālu drūku gan no savām kamerām, gan no mobilām ierīcēm. Skatoties uz Aquafoto standu, tiešām liekas, ka mēs atrodamies kaut kur pagātnē, jo viņiem standā ir gan digitālie ziepju trauciņi, gan filmiņu kameras, gan visādas kompaktu kameras priekš un aiz stikla, bet, kamēr tauta prasa kompaktas kameras un tagad atdzīvinājās šīs virziens, tikmēr ražotāji to piedāvā. Gadu atpakaļ IBC izstādē es stāstīju par to, ka nāk jauns SD kartes formāts. Un tagad Lexar standā mēs jau varam redzēt jaunu 1 terabaita kartiņu, kas saucas SDXC Express. Tai lasīšanas ātrums no kartes ir 1700 megabaiti sekundē, un rakstīšanas ātrums ir 1000 megabaitu sekundē. Kartiņā ir aprīkota jau ne ar 2, bet ar 3 kontaktu rindiņām. Protams, ir atpakaļ savienojamība, tā kā to kartiņu var lietot, kur ir SD, UHS 2 vai UHS 1 standārts, bet nāks jaunas ierīces visdrīzāk, kur var tad ielikt tas jaunas SD Express kartiņas un dabūt tad gandrīz kā 2000 megabaiti sekundē. Neticami. Un jauks jaunums iPhone lietotājiem un video rakstītājiem no Lexar, tas ir ārējā atmiņā, ārējie SSD diski, kuri speciāli ir pievienojami pie telefoniem. Tāpat knapi var redzēt, kā pie telefona ir pievienots hubs un Lexar SSD disks. Paši diski ir ļoti viegli un ļoti kompakti. Pateicoties tam, ka no 15. versijas iPhone'iem jau nāk Type-C savienojums, tad var šo rakstītāju pielikt klāt uzreiz pie telefona ar šādiem visādiem mazam pārējām vai caur hub ierīci, kur mums ir gan pieslēgšana pie telefona, ārējā barošana, lai nepārtraukti var filmēt ilgāku laiku, gan pieslēgšana mobilam SSD diskam. Tā var izskatīties šis risinājums uz roktura, jeb mums ir telefons, USB Type-C vats savieno ar hub ierīci un stāv, piemēram, 1 terabaita rakstošs SSD disks. Vai, piemēram, pie nopietnākā risinājuma, kad pie stabilizatora mums ir telefons, lampiņa, lidārs un radiomikrofons un rakstošs SSD disks. Pēc tam paliek tikai pieslēgt pie datorā un leupladēt datus no tā SSD diska uz datoru montāžai. Aug potenciāls filmētājiem un aug kvalitātēm filmēšanai uz iPhone'iem, bet vietas vienmēr pietrūkst, tāpēc jauks kompakts risinājums no Lexara, lai uzreiz dabūtu nofilmētu materiālu datorā. Interesanti. Tas arī viss. Cerams, mans stāsts par izstādi redzēto bija ne tikai interesants, bet arī noderīgs. Drīzumā tiksimies, kad mēs apmeklēsim izstādi Amsterdamā par videotehnoloģijām, IBC izstādi. Rakstiet komentārus, uz kuru lietu vairāk pievērst uzmanības Amsterdamā izstādi, vai par broadcasting tehnoloģijām, vai par objektīviem, varbūt par kaut kādam citam filmēšanas rīkiem. Un līdz nākamai reizei, līdz nākamam video.